Ko darīt, ja bērnam ir paaugstināta temperatūra? Imūnā sistēma ir ārkārtīgi gudra mūsu organismā. Tā ir tāda kā cita planēta uz šīs zemes. Un jums ir jāsaprot tas, ja paaugstinās temperatūra, tātad bērna organismā kaut kas ir nokļūs. Jūs kā pieaugušais, protams, saprotiet, vai tas ir elpceļa infekcija, vai tas ir vēdervīrus vai kāds no citiem šiem paveidiem. Taču ko darīt, ja ir šī temperatūra? Parasti līdz 38 grādiem ar mākslīgiem preparātiem noteikti nevajadzētu šo temperatūru mazināt, jo jums ir jāsaprot, ka tādā veidā imūnā sistēma šo iebrucēju spēj noķert. Jo kas tad notiek temperatūras laikā? Tad jūsu organismam tiek paaugstināta temperatūra, lai šķidrinātu asins un attiecīgi imūnās šūnas spētu ļoti ātri pārvietoties un līdz ar to tad noķert šo iebrucēju. Un ko darīt, lai palīdzētu šai imunitātei? Noteikti no dabas vielām es iesaku H-500. Dodiet mazulim, ja temperatūra ir aptuveni 37, tad dodiet noteikti mazulim vismaz 3 reizes dienā šo H-500 atšķaidītu kapsuliņu siltā ūdenī. Skatieties, ja temperatūra paaugstinās, tad šo visu atkārtojam ik pēc 2 stundām. Protams, ja temperatūra ceļas virs 40, tas ir cits stāsts, bet parasti mana prakse rāda, ka tomēr, ja mēs šo procesu noķeram, kā sacīt, jāsaka, kaķi aiz astes un rīkojamies uzreiz un negaidam, kamēr šī infekcija ieiet organismā dziļāk, tad parasti 1-2 dienas, maksimums 3 dienu laikā šī temperatūra arī mazinās. Tātad mums vajag obligāti H-500 kā antioksidantu, kurš atdala eritrocītus, attiecīgi, lai jūsu imūnās šūnas spētu, jūsu bērna imūnās šūnas spētu ļoti ātri pārvietoties un infekciju, vienšūni, vīrusu vai baktēriju sagūstīt un izvadīt no jūsu organisma, kā arī vēl talkā noteikti var ņemt asimilators, vai bērnam tā būtu papāja. Asimilatoru var dalīt vienu kapsuliņu 4 daļās. Asimilators ļoti palīdz imūnai sistēmai, kā arī papāja. Tieši tad, kad šīs makrofāgu šūnas ir noķēruši šo iebrucēju, viņām ir tādas skaistas plezniņas, ja? Tad attiecīgi šis asimilators ir tas, kas sadala šo iebrucēju un palīdz imūnajai sistēmai to pārstrādāt un izvadīt. Un atkārtojot šos visas dabas vielas došanas laikus, ciklus ik pēc 2 stundām un noteikti neizlaižat, lai attiecīgi nebūtu smagākas sekas. Paldies!